Mēs turpinām sporta studiju un mēs turpinām ar hokeja tēmu. Nedēļu pirms olimpiskā kvalifikācijas turnīra Leonīdam Beresņevam atsakoties vadīt Latvijas izlasi, protams, atkal aktualizējās jautājums, kas notiek Latvijas hokeja saimniecībā un kāda ir šīs saimniecības pārvaldība un vai tā zivs nepūst tiešām no galvas. Šodien mēs esam ņēmuši studijā aicinājuši cilvēku, kurš būtībā ir spējīgs būt neitrāls savā pozīcijā, kurš hokejā ir vismaz 20 gadus, ja neskaita to, cik daudz bērnībā uz dīķa droši vien ir spēlēts, bet kurš arī pēdējos gadus ļoti mērķiecīgi un ar lielu prieku investē Latvijas hokejā. Tas ir hokeja kluba Kurbats vadītājs Andris Pikants. Labvakar, Andri. Labvakar. Protams, arī lielas kompānijas prezidents. Nelielas, vidēji lielas kādas. Nepatīks vārds prezidents. Labi, bet cilvēks, kurš vada šo visu padarīšanu. Es dažreiz saku bērndārs vadītājs. Bet labi, ko darbinieki par to saka? Viss kārtībā. Es domāju, mēs par prezidentiem tomēr sāksim ar Edgara Masaļska citātu, ko viņš mums pateica vienā no sporta studijām. Viņš saka tā: nesaprotu, kāpēc Latvijā, kur hokejs ir tik mīlēts un populārs, neatrodas neviens ietekmīgs cilvēks, kas to gribētu pārņemt un veikt pārmaiņas. Ja kāds gribētu, sen varētu izdarīt, jo nav tā, ka Kirovs pie krēsla ir pienaglots. Tavs komentārs, kā mēs norādījām uz to šajā intervijas sākumā, par šo situāciju Latvijas hokejā. Vai tiešām neatrodas neviens cilvēks, kurš gribētu iet un darīt? Vai ir bijusi varbūt doma arī tev? Nē, man pavisam noteikti nav bijusi tāda doma, jo man ir tuvāko 2-3 gadu laikā perspektīvā tie mērķi ir uzlikti, un tur jau ir, es domāju, ka tur es arī paši atbildēju uz to jautājumu. Neviens jau vēl nav parādījies. Mēs gaidām, ka tā mesija dzims, teiksim tā, bet tas droši vien ir laika jautājums, bet mēs gaidām. Es šobrīd neredzu, godīgi sakot, es neredzu nevienu, kas varētu pārņemt, jo tas ir darbs ar rokām. Kā teikt mans draugs Raimons Dombrovskis, tur ir vienkārši jāņem un jāroka. Ar lāpstu, smagi jāroka. Kurā virzienā tur ir tie dziļākie rakumi? Tad jāizdara, kas ir tās lielākās problēmas tavuprāt, vērojot to kopējo saimniecību? Es domāju, ka tur varbūt nevarētu teikt tā, ka viņas ir tur. Viens no galvenajām, es domāju, tēmām tā ir budžets. Tā ir budžeta tēma, kas ir, ja mēs skatāmies, cik ir, droši vien, ka jūs arī tos ciparus zinat, manuprāt, pagājušo gadu bija kaut kas ap 2 miljoniem, ja, Latvijas federācijas, hokeja federācijas budžets. Ja mēs salīdzinām līdzīgas komandas, tad es pastījos Francijai, teiksim, ir 5,3 pagājušajā gadā miljoni, ja. Ungārijai 3,3. Tā tomēr ir starpība. Tās ir īstenībā tās komandas, kurām mēs spēlējam līdzīgs uz līdzīgu. Bet tas nav ieskaitot to finansējumu, kuru atnes Andris Pikants un Kurbats vai Mogo ar savām privātajām komandām. Tas ir ārpus. Tas ir salīdzinoši, tas nav vispār nekas. Tas, ko atnes Kurbats vai Mogo, tas ir ļoti maz. Tas, ko mēs varam atnest, tas ir piedalīties, veicināt šo popularitāti, šo vietējo čempionātu, savu entuziasmu ar to, ka mums patīk hokejs. Tas ir tas, kas ir mūsu pienākums vienkārši, sabiedrības labā. Leonīds Beresņevs, uzrakstot šo atlūgumu, ir sakustinājis ledu Latvijas hokejā. Jūs par to sarunājaties gaitiņos? Viens ir tas, ka neiekļuvām Olimpiskās spēlēs 5. pēc kārtas, bet vai varbūt tieši par to hokeja saimniecību tagad mēs jau vairāk arī runājam ar šovakar? Es domāju, ka īpaši nevienam tas tur tā, es tiešām nedomāju, ka tur īpaši kaut kāds ledus ir sakustējies. Pa lielam jau, tā tas vienkārši, tā tas ir noticies. Ko tur darīt? Tur jau, lai tad vīri paši tur izrunājās savā starpā un tiek skaidrībā. Bet tā sajūta par hokeja saimniecību vairāk tagad ir tas brīdis, kad tas krēsls vairs nav tik stabils un kad cilvēki varbūt sāks aizdomāties un darīt kaut ko lietas labā. Bet es tiešām nedomāju, ka šobrīd treneru Beresņevu šis lēmums tagad varētu mēģināt kaut ko mainīt šajā visā jazgā. Tad, kad atradīsies ticama alternatīva Grindeks pabalstam Latvijas hokejam, tad tas varētu būt nopietnākas runas par situācijas maiņu. Jā, bet es domāju, ka mums visiem ir jāsaprot un jārespektē to, ka Grindeks kas ir Kirovs, kas ir īpašnieks, viņš tikpat labi varēja ebreju biedrībai noziedot to naudu, bet viņš ir iedevis viņu hokejam. Un tas, es domāju, tas ir jārespektē. Tas ir ielāps, ko viņš regulāri aizlāp. Ja? Tas ir cits jautājums, ka varbūt varētu mēģināt vairāk, teiksim, tur privātos sponsorus piesaistīt vai vairāk kādu lobby izmantot, teiksim, sarunās ar izglītības ministriju, ar struktūru, kas skatās un regulē šo sportu
nozari, bet es domāju, jebkurā gadījumā, tas ir tas budžeta jautājums, un tas tikai, pa lielam, tas ir ļoti atbalstām. Un, ja mēs skatāmies tur, Jānim Matulim patīk tur skatīties, tur tās naudas, tur rakstīt, tur man liekas, ka tur ir pēdējos 3 gadus, Kirovs ir investējis tie 200-300 tūkstoši eiro. Tieši tā. Tā ir tiešām tā ir nauda. Citā vadībā Latvijā var atrast tādu naudu Latvijas hokejam, viņu komplektējot, varbūt savādāk pieņemot, ka Lipmans apvainojas, aizcēr durvis un nedod arī Grindeks atbalstu vispār hokejam kā tādam. Šobrīd es neredzu tādu. Kur viņi ir? Es tiešām neredzu. Mēs piedāvājam arī Latvijas avīzē pagājušo nedēļu citētus 2 Latvijas klubu vadītājus. Hokeja klubs Liepāja direktors Artūrs Košļevs saka, ka mēs esam tālu no Rīgas un par galvaspilsētā notiekošu uzzinām tikai no mēdījiem, taču īsti neiedziļinos tajā, jo pašiem savu problēmu pietiek ar atliektiem galiem. Mēs tik maucam. Ļoti saprotam. Droši vien tas ir tas uzskats arī, ka līdzīgi kā strādājat jūs? Es vēlreiz atkārtoju, mums ir savu lokālie mērķi, un es domāju, ka tas arī ir tas, mēs darām savu darbu. Mums šobrīd ir tiešām tie mērķi, mums ir jāuzceļ, pirmā kārta ir viena treniņa halla, pēc tam ir otra treniņa halla, pēc tam ir sporta skola, mēs sāksim veidot. Ja? Tie lokālie mērķi, un uz tiem mēs tiešām koncentrējamies. Un ticiet man, tas jau prasa daudz enerģijas, lai tiešām to izdarītu. Droši vien, ka cilvēki nav gatavi tā, skatīties, jo tas jau ir. Tas ir pa lielam. Tas jau arī nav vienkārši ar to pašu, fāzē risināt tās sarunas un ar Lielo hokeja federāciju un pārstāvēt to valsti. Tas kādam ir jādara, jā. Hokeja kluba Mogo prezidents Māris Martinsons un arī Latvijas Hokeja federācijas valdes loceklis teica tā, Lipmans vienīgais pārzina LHF finanses un pārējie valdes locekļi tiek tikai informēti par izlases treneru izvēli. Vai viņam jāatkāpst, tas ir viņa personīgais jautājums vai dalībnieku lēmums, ko lemj kongresā. Līdz šim visi ir atbalstījuši Lipmanu kungu. Ļoti zolīda, es nebaidos teikt, nedaudz formāla atbildi, zinot to, ka Martinsona kungs, manuprāt, pirms nepilna gada iesniedz arī atlūgumu faktiski no Hokeja federācijas valdes, būdams apvainots, ka Kirovs Lipmans vienīgais dod savu pienesumu Latvijas hokejam, bet šī laikam ir tā pozīcija, ko mēs varam sagaidīt tajā 7. oktobrī, kad būs ierindas kongress. Bet es 30. datumā, manuprāt, augustā Kirovs šeit sēdēja, un es pastījos, viņš ir teicis skaidri un gaiši, ka viņam nav, viņš ir gatavs, lūdzu, lai nākāts. Bet vai nav tāda pozīcija? Arī futbola federācijas vadītājs Indriksons arī teica, ja ir kāds vietā, nāc. Jā, bet varbūt tiešām, ja kāds atnāks un spēs tiešām pārliecināt Kirovu, ja, tad varbūt... Strādājam komandā, vai ne? Tieši tā. Nav jau jāpadzen Kirovs, jāstrādā komandā. Vienkārši jāparāda tā programma, viņa jāuzraksta, jābūt kādai stratēģijai, vīzijai, redzējumam plašākam, un tad var iet un Cik nopietni tu vērtē Viestura Kozjola mājiens, ka viņš būtu gatavs? Mēs jau zinām, ko Viesturs ir paveicis hokeja labā, Latvijas hokeja labā, un tas jau nav maz, ko viņš ir paveicis. Un viss cieņa Viesturam, ka viņš ir tiešām gatavs ir atgriezties visā tajā apritē. Viss, kas ir vienkārši ir jāparāda, mums jāpārliecina tā pārējā hokeja sabiedrība par to, ka to savu redzējumu. Es domāju, ka viss kārtībā uz priekšu. Viss, Andi, tagad būs tā, mēs velkam līniju, tagad būs pa vieglo. Jā, labākā ziņa ir tā, ka gan hokejisti, gan izlases hokejisti saka, jā, tā, ka mēs ejam ģērbtuvē, mēs to visu atstājam ārpusē, kas notiek, ka Latvijas hokeja saimniecībā viss kašķi un tā tālāk, iziet laukumā arī. Un man prieks, ka arī hokeja komanda, hokeja klubs Kurbats arī tieši tādu paši un pārbaudas spēlē pielikāt mikrofonus ne tikai hokejistiem, bet arī tiesnešiem. Un gan interesants un viegls materiāls. Davai atturātāk savās vietās un kustamies ātrāk. Pagājušā spēlē Hop! Tev svars zāli jāiet. Vidus! Kā prāt vēders koncerts? Kas spēlē? Zona, tiesnes, zona! Потому что он без шайбы, и ты прекрасно это видел. И ты его атаковал, это чистая блокировка. Тут даже не поспоришь. Ты его отцепил от шайбы игрока, он шел без шайбы вперед. Он даже не коснулся ее, блокировка 2. Vien piebaldes negrib. Ūdenī.
forši veids, kā Kurbats strādā tiešām ar publiku. Un šis ir viens no tiem apliecinājumiem, ka arī ar humoru viss ir kārtībā gan kluba vadībai, gan arī spēlētājiem. Bruno Zabis, starp citu, jauniegūmus un arī ģērbt vēl, laikam jums ir jauns joku plēsējs. Es gribētu teikt, ka Bruno Zabim ir šobrīd ir bakalaurs un šobrīd viņš startē uz maģistru. Un īstenībā tas ir puisis, kuram ar galvu viss ir kārtībā un viņš tiešām ir tiešām gatavs arī bez hokeja arī darīt citas lietas saprātīgi, un viņš tiešām saprot. Un tas ir tā inteliģentā hokeja paudze, kas aug un ko mēs novērtējam. Tas ir tiešām lieliski, ko viņš var izdarīt, un mēs arī viņu iesaistam arī ārpus hokeja, arī uzņēmuma darbībā, un tas, es ļoti ceru, ka tas arī nesīs savu rezultātu. Tu esi viens no tiem, kas rāda paraugu varbūt tam jaunajam Latvijas hokeja modelim, dodot daļēji darbu hokeistiem. Un iesaistot savā hokeja komandā. Bet es domāju, tas ir tas, uz ko mums jātiecās. Ja mēs skatāmies, teiksim, Dāniju, Austriju, teiksim, Šveices pirmā līga, tad tur lielākā daļa, tas ir, būsim godīgi, tie ir pusprofesionāļi, kas no rīta strādā un no rīta iet uz treniņiem vai savā otrādāk, un tas vienkārši jānoliek cepuri, jānoņem to čaļu priekšā, iedomājieties, viņi ceļās 6 no rīta. Viņi ceļās 6 no rīta, Ogrē viņiem sākās treniņš 8. Viņiem ir jābūt ģērbtuvēs 7. Un tas ir katru rītu 5 reizes nedēļā, bez pārtraukumiem. Un viņi 10. Iet ārā no svara zāles, jo 9. beidzās treniņš, un viņi brauc strādāt. Un tie ir 70% no cilvēkiem, no čaļiem. Viņi brauc strādāt, lai otrā rītā atkal celtos. Jā, nav viegli būt hokejistiem spēlējot Latvijā. Es domāju, nepavisam tik, nekur nav viegli, bet to padarīt, apvienot, tiešām sarežģīti. Hokeja halles, Kurbats, saprot, ka pavisam drīz liks pamata akmeni savai hallei Rumbulā, tur Ķengra galā Rīgā. Šeit mēs redzam Latvijas karti. Latvijā ir 15 ledus arēnas. Redzam, kā viņas Latvijā ir izmantotas. Tikai 6 no tām spēlē Latvijas virslīgas komandas. Kad tā ģeogrāfija mums varētu izskatīties nedaudz plašāk, lai mēs to Daugavpilu atgrieztu, lai mēs tur augšupusēm Valmierā ir punktiņš vēl nebija iekrāsojies tā, lai tā visa Latvija būtu pēc tava modeļa iesaistīta? Es domāju, ka šobrīd mums ir vienkārši jācer, ka būs vairāk tie hokeja entuziasti. Tas ir tas, uz ko mēs varam cerēt, un, protams, ka paralēli, ka būtu vēlams, ka arī valsts skatītos izglītības ministrija, tāpat laikā arī nedaudz plašāk būtu tas redzējums, tā stratēģija. Jo jāsaprot, jūs zinat to teicienu, ka veselā miesā vesels gars, ja? Ir tomēr jābūt tai sabalansētībai. Ja mums skatāmies garīgo attīstību, protams, ka tas ir svarīgi, bet tikpat svarīgi arī fiziskā attīstība. Un ja mēs paskatāmies šobrīd izglītības ministrijas budžetu, un sports ir piesaistīts izglītības ministrijai, tad mēs redzam, ka ar milzīgu atrāvienu šobrīd tā kā netiek pietiekoši fiziskai sagatavotībai atvēlēts. Tas, protams, ir jāsaprot, un viss ir skaidrs, ka skolotāji šobrīd ir prioritāte. Bet mēs redzam, ka arī izglītības ministrija iet, šobrīd tie plāni ir, un tā vīzija ir tāda, ka mēs tiešām varam cerēt, ka kaut kas izmainīsies. Tāpēc arī halli būvēt, lai tieši jauniešiem, vai tomēr arī savas intereses kā klubam ir? Pirmām kārtām es domāju, ka tās ir intereses kā klubam tik daudz, kā tā ir mājas vieta, bet vairāk tā ir dzīves filozofija, jo ir jāsaprot, ka mēs esam šeit atnākuši, lai kaut ko iedot vairāk un kaut ko atstātu. Un, ja mēs skatāmies, šobrīd Latvijā nav armija regulāri, kas ir liela problēma mūsu valstiņai, kur mēs esam. Un puikas 18, 16 gados, viņi iziet tajā laikā iniciāciju. Ja nav šī armija, kur var norūdīt šo raksturu, tad vienīgais veids, ko tur izdarīt, tas ir sportā. Un tas ir tas, kur valstī ir jāredz, ka tas viss nāks 3-kārt atpakaļ, ja mēs dosim tam. Un jūs esat tas labais piemērs, kas arī ir gatavi dot no sevis un rādīt piemēru. Un mēs ceram kaut vai līdzvērtīgu atbalstu. Kaut gan valsts, protams, jādomā arī, kā tie līdzekļi tiek sadalīti. Protams. Andi, man jābūt nepieklājīgam, jāsaka tev paldies, ka tu atnāc. Ir bauda ar tevi sarunāties, un es ceru, ka jau šīs sezonas laikā mums tas izdosies vēlreiz, un ar 4. piegājienu varbūt tā Stikla kalnā izdosies pavasara pusē uz Jātojiem. Bet tas nav tik tas pats svarīgākais par to čempionu titulu Latvijā. Galvenais, ka mums ir mērķis atšķirībā no pārējiem. St. Louis Blues komanda, 3 reizes 60. gados spēlēja finālā, netika. Pēc 50 gadiem viņi turpina spēlēt, ja? Amerikas izlase 4 reizes pēc kārtas 5. dabūja tikai pasaules čempi.
Bet tāpēc jau viņi neapstājās. Nu, iedomājieties, kas notiks, ka viņi apstāsies. Tāpēc jau hokejs ir forši. Paldies, Andi. Prieks dzirdēt cilvēku, kuram nevajag tagad tulīt un es eju tālāk un mainu savu mīļāko, savu hobiju, savu komandu. Tā kā Andis Pikantis šovakar pie mums sporta studijā.